Atrodamies mēs mūsu ofisā un ražošanā. Šeit kopumā ir izvietoti 4 uzņēmumi, kur nodarbojās ar pamatā ir e-komercijas biznesi un print on demand biznesi. Un mēs paši arī ražojam produktu, kas ir dažādi produkti, drūkas. Pamatā ir tīri sienas, dizaina produkti, kā tapetes, kanvas, posteri, uzlīmes un arī tekstilu produktus mēs apdrukājam. Varbūt tas nav viens, varbūt tas ir tāds komplekss kaut kāds salikums, bet viens no galvenajiem droši vien ir vēlme attīstīties, sasniegt vairāk un motivācija. Jā, teiksim, tas ir tas un arī ieinteresētība par to, kas būs tālāk. Un mēs redzam, ka mēs varam sasniegt daudz. Tas ir tas, kas kopā mūs virz uz priekšu un ir vēl mācīties, apgūt kaut kādas jaunas lietas biznesā. Es nevadu šos biznesus viens pats. Man ir partneris Andris. Un, principā, tas viss aizsākās pirms jau vairāk kā 10 gadiem, kad mēs ar Andri arī strādājām pamata darbā. Sapratām, droši vien mums abiem jau tā vēlme bija uz studiju gados, ka mēs sapratām, ka mēs varētu veidot kaut ko nākotnē sev. Un tad, vienā brīdī mēs sapratām, īsti laiks ķerties klāt, veidot kaut ko. Jā, tas sākās ar mazumu īstenībā, kad mēs izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt. Tajā brīdī attīstījās strauji e-komercija. Mēs sapratām, ka mēs arī tajā laukā varētu lekt iekšā. Mēs izveidojām pirmo e-komercijas veikalu un sākām, paralēli darbām, sākām nedaudz ar to nodarboties. Un tad tālāk tas viss arī lēni, bet attīstījās līdz šim brīdim. Tas spilgtākais izaicinājums droši vien jau sākotnēji bija savienot pamatdarbu ar savu biznesu. Sākotnēji pirmie gadi bija ļoti grūti, ļoti liela laika un arī naudas investīcija, kamēr viss tas pasākums ieskrējās. Tad tas ir ļoti daudz brīvdienas nostrādāts, nakts stundas un tam līdzīgi, kas tika veltīts šajā biznesā. Un vēlāk jau tā neļāva atkāpties, padoties tieši tas investētais laiks un resurss, kas jau bija. Protams, bija kāpumi un kritumi, bet tas bija tas, kas neļāva skatīties atpakaļ un iet uz priekšu. Un tad droši vien tas nākamais jau bija tā pārēja no pamatdarba tikai uz savu biznesu. Jā. Tas ir tas varbūt Everests tāds pirmais lielais, kas bija varbūt tāds sasniegts. Kļūdas ļoti daudz. No kļūdām mācās, ir tas standarta teiciens, tā arī ir. Pirmais noteikti ir tajā nozarē, kurā gribās kaut ko darīt un attīstīties, maksimāli viņu izpētīt. Vislabāk ir, ja tu esi jau eksperts tajā nozarē, tad tās biznesa iespējas ir vieglāk saskatīties. Tas nebija mūsu gadījums. Mēs abi divi ar Andri finansisti beidzām augstskolu un arī tas ikdienas darbs ar to bija saistīts. Un mēs iegājām nozarē un vēl sarežģītāk tas, kas ir drukas ražošana, pilnīgi neko nezinot. Ja? Un tas bija iespējams, tāpēc sākotnēji bija vajadzīgi tik daudz gadu, jo mēs ļoti daudz dabījām mācīties, lai kaut kas tālāk attīstītos. Tas ieteikums būtu tad izpētīt pirms tam, un tālāk jau ir tikai neatlaidība, principā, jo visbiežāk būs ļoti daudz brīžu, kad būs cilvēks tuvi, lai padotos, piemēram. Un tad tā neatlaidība ir tā, kas ļauj pārkāpt un beigās arī kaut ko sasniegt. Tā kā mēs tev runājām, kad tu dari, un tad rodās kaut kāda apstākļa sakritība, un tās zināšanas, tas grūtais darbs, ko tu esi veicis pirms tam, tas noderēs tajā apstākļa sakritībā, lai būtu kaut kāda izaugsme un attīstība. Pirmkārt, lai smagi strādāt, tev ir jābūt tam mentāli gatavam. Tavam ķermenim jābūt tam gatavam, lai tu varētu ziedot sevi kaut kādas idejas vārdā. Un sports ir ļoti, man liekas, pateicīgs tam, kas ļauj sagatavot šo ķermeni. Piemēram, man sports ir kā meditācija, vieta, laiks, kur var uzlādēties, arī kaut kādu negatīvo enerģiju izlādēt.
sporta laikā, piemēram, man patīk skriet arī asins riņķo cauri smadzenēm, rodās arī idejas jaunas biznesā, ko darīt savādāk un jaunas biznesa idejas jauniem produktiem un tam līdzīgi. Tā kā sports, es ar sportu esmu saistīts visu savu dzīvi, jau no bērnības, dažādu sporta veidiem, aktīvs dzīvesveids man patīk un to es cenšos arī piekopt tagad un tas man palīdz arī biznesā. Nu, droši vien viens jau no galvenajiem ir tas, ka man pašam patīk sports. Ja. Šī gadījumā mēs palīdzam Kristap tavam sporta klubam. Un, tas, kas ir milzīgs gandarījums, nāk no tā, kad mēs redzam, cik priecīgi bērni ir. Un arī man ir divi puikas. Un es zinu, ka sports ir tā vieta, kur arī iegūst draugus, socializējās cilvēki. Un tas ir ritīgi super. Un tas ir tas, tāpēc arī, kas mums patīk, mēs labprāt arī iesaistamies tajā. Mēs neatbalstam tikai sportu, mēs atbalstam arī cenšamies no biznesa kādu mazumiņu dot atpakaļ. Mēs vairāk investējam, vairākos, teiksim, tādos ziedošanas atbalsta projektos, gan dzīvnieku patversmēm, gan bērnu slimnīcai un līdzīgiem projektiem. Tā kā jā, cenšamies kaut ko nedaudz dot arī atpakaļ. Jāsaka godīgi, ka tajā sākotnējā fāzē tas bija ļoti savīts kopā. Jo, principā bija ļoti, kā es teicu, bija jāstrādā arī brīvdienās. Ļoti grūti to nodalīt. Jā. Tajā brīdī varbūt nebija bērni vēl. Otrā puse bija ļoti saprotoša. Līdz ar to varēja, teiksim, to laika investīciju veikt. Jā. Tālāk jau nāca bērni, protams, kas arī prasa teiksim, laiku, un tad arī bizness attīstījās līdz tai stadijai, kad jau var nodalīt jau, teiksim, to biznesu no privātās dzīves. Bet, reāli mēs zinām, ka arī citreiz brīvdienās ir jāpieslēdzās, teiksim, jebkurā gadījumā. Tas arī vēl jau šobrīd ir. Bet kopumā es teiktu, ka tas ir nodalīts. Bizness ir privāto dzīvi. Un tad, kad tu esi teiksim, tā, ar ģimeni, tad tu esi ar ģimeni, jā? Iespēja robežās, protams, arī ar domām, kā saka, paliec. Ja? Jā, es cenšos pie tā piedomāt. Tagad, kad esmu ģimeni, tad es atslēdzu telefonus, citreiz izslēdzu skaņus, lai attiecīgi es esmu tiešām atpūšos un veltu laiku savai ģimenei. Tas, kas mums ir bonus, pēc cik mēs divatā vadām uzņēmumus, tad arī tajā brīdī, kad, piemēram, mēs braucam atpūsties, mēs zinām, ka otrs tiks galā ar to. Līdz ar to tas arī dod tādu drošības sajūtu, ka viss ir kārtībā. Es varu veltīt laiku ģimenei un bišķiņ attiet no tās ikdienas. Jā, lepnums. Man patīk tas, ko es daru. Un mēs cenšamies arī piesaistīt cilvēkus uzņēmumam, ar kuriem mums patīk būt kopā. Un tad, viens noteikti ir patīk tas, kad mēs redzam, kā aug cilvēki kopā ar mums. Ja, jo liela daļa mums ir diezgan jauni cilvēki, kas sāk strādāt mūsu uzņēmumā dažādās nozarēs, pārdošanā, mārketingā, e-komercijas attīstībā. Un ir ļoti liels gandarījums, ka šie cilvēki aug kopā ar mums, ka mēs redzam šo progresu un arī, ka mēs augam kopā kā uzņēmums līdz ar to. Tas varbūt ir tāds gandarījums ikdienā un par to, ka ir prieks atrasties šeit. Tad komandas uzņēmējdarbībā komanda ir svarīga. Pareizi? Jā, pavisam noteikti. Pareizā komanda, pareizie cilvēki, tas ir tas, kas palīdz virzīties uz priekšu ātrāk. Mans pirmais sports bija basketbols. Laikam es basketbolā sāku jau ar, man liekas, 1. un 2. klasi. Kaut kas tam līdzīgs. Un basketbolā es pavadīju ļoti daudz gadus, visu vidusskolu, principā tālāk un arī augstskolā un arī pēc augstskolas. Teiksim, basketbolu mazliet vairāk malā es noliku tajā brīdī, kad ģimene paplašinājās, attiecīgi vairāk laika. Un tad bija bišķiņ jāizsver prioritātes, biznesa, ģimene un attiecīgi, teiksim, tas sports, kurš man ir sasniedzamāks, ātrāk, ja, un tad, pirms, tagad biežāk skrienu. Ja. Ar draugiem uzspēlējam volejbolu, tāpat arī to pašu basketbolu arī pamētāju bumbu. Ja. Bet, teiksim, tā skriešana tagad ir, teiksim, tāds
aktīvākais, ko es pašlaik daru no sporta. Jā. Un 2 gadus esmu zemesardzē, kas ir arī teiksim, ļoti aktīvs, teiksim, diezgan ar sportu saistīts teiksim, tāds dzīvesveids. Atceros, jaunībā tu esi arī pamēģinājis, manuprāt, nedaudz boksu, vai ne? Jā. Kā tev tas sporta veids liekas, jo mēs esam no cīņas sporta? Jā, Kristaps jau, es ar Kristapu ļoti sen ar tevi esam pazīstami, un tu cīņas sportā esi bijis jau ir no laika sākuma, bet arī tev tāpat mēs esam futbolu spēlējuši, basketbolu kopā un tam līdzīgi. Jā, cīņas sportā arī esmu šo to padarījis droši vien paralēli tevi, kad mēs vēl dzīvojām Kuldīgā. Jā, man arī patika teiksim, cīņas sports. Es ļoti sekoju līdzā cīņas sportā, gan atbalstot tev, gan mūsu draugus, kas cīņas sportā nodarbojās. Un, protams, arī esmu padarbojies. Man patīk adrenalīns. Laikam tas ir tas kaut kāds būtiskākais, kas cīņas sportā varbūt mani piesaista. Jā, tā dinamika, jā, kaut kas tāds sāncensības, tas gars ļoti izteiktais. Teikšu godīgi, sākotnēji es gribēju viņus basketbolā virzīt, pat cik pats tik ļoti daudz gadus ar basketbolu esmu nodarbojies, bet pieejamākais sporta veids dotajā brīdī Ādažos, kur mēs dzīvojam, ir futbols, un tad viņi ir aktīvi futbolisti, abi divi. Bet tas, kas laikam jau kaut kur gēnos liena cauri, arī tas basketbols, tur mājās tiek dragāts arī basketbols ļoti intensīvi un fanojam arī par basketbolu. Un nedod ne 5, kad arī kāds no viņiem pāries uz basketbolu. Jā. Noteikti nebaidīties kļūdīties, jo no kļūdām tas viss arī sastāvs ar kļūdām. Tu pilnveidojies, pielāgo sevi, pielāgo savu biznesu. Un kļūda ir nemācīties. Ļoti izteikti kļūda, jo ir visu laiku jāattīsta sevi, ir jāmācās. Un caur to mācīšanos nāk arī tās iespējas, caur mācīšanos paverās jauns horizonts, ka tu nedzīvo savā kastītē iekšā, teiksim, biznesā, socializējoties arī ar citiem. Teiksim, tas varbūt arī ir ieteikums maksimāli dalīties. Tagad ir jauniem uzņēmējiem lieliski iespēja ir biznesa inkubatoros startēt, ja, kur ir citi tādi paši, ja, kur ir mentori. Tā ir, man liekas, lieliski iespēja, kas varbūt gadus 10 atpakaļ nebija tik izteikti pieejama. Es nepiekopju home office, teiksim, ļoti retos gadījumos. Tas man ir tas pārslēgšanās punkts. Tātad, ceļš no mājām uz darbu, no darba uz mājām. Teiksim, jā, sports, piemēram, iepriekšējā dienā sportojot, jā, tīra galva, padomāt par kaut kādām lietām, kas palīdz sakārtot, teiksim, kalendāru galvā. Jā. Un tad, protams, ceļš uz darbu, kur man ir arī kaut kādas 15-20 minūtes, attiecīgi, kurā es arī bišķiņu salieku pa plauktiņiem, kas ir jāizdara. Teiksim, prioritātes, jo visu laiku ir teiksim, ļoti izteikts multitaskings, un tad ir ļoti vajag prioritizēt, attiecīgi, kas tev šodien, kas tev rīt ir tās galvenās lietas, kas ir jāpaveic. Un tā atslēgšanās līdzīgi, jā. Tas ceļš uz mājām, kurā tu atslēdzies no tā darba. Man droši vien nav konkrētas grāmatas. Es esmu tādu miksu izmantojis. Teiksim, grāmatas pēdējā laikā es lasu mazāk. Kādreiz es vairāk grāmatas lasīju, bet es lasīju par teiksim, dažādām nozarēm. Par mārketingu, par sales, jo biznesā, ja tu gribi vadīt biznesu, tev ir jāzina principā no visa kaut kāda daļa. Ja? Un tad es teiksim, arī to ieskatu centos palasīt literatūru par dažiem teiksim, tam nozarēm. Un arī motivējošās kaut kādas grāmatas. Un tad audio grāmatas, cik kaut kādu laiku pavadu arī mašīnā, tad audio grāmatas arī klausos. Un pēdējā laikā vairāk ir kaut kādi podkasti, ļoti dažādi, arī, ko es klausos arī par dažādām tēmām. Tas droši vien ir, ja tu esi biznesā un attīsti, un arī droši vien ir kaut kādā vienalga ir pamatdarbā, ja tu gribi kļūt eksperts kaut kādā, tev droši vien jāuzņem tā informācija, ir maksimāli daudz gan literatūra, gan tagad ir, man liekas, ļoti plašas iespējas, tā informācijas pieejamība. To vajag izmantot. Tā var būt dažāda, teiksim, tā kā tu minēji, dažāda literatūra. Jā. Un dažādi arī veidi, kā iegūt to informāciju. Jā.
Nu, pirmkārt, cik mēs runājam saistībā ar sportu, tad veselā miesā vesels gars, ja, tad, lai ķermenis ir gatavs izaicinājumiem. Un otrs ir, kā jau mēs arī savstarpēji minējām, ir ticēt lieliem sapņiem. Ja, tas arī mūsu gadījumā varbūt bija uzsākot to biznesu, kad tās mūsu ambīcijas sākotnēji bija šaušalīgi lielas, un tagad atskatoties, tas bija pilnīgi nereāli pat sasniedzams. Ja? Bet tie sapņi un ambīcijas bija ļoti lieli, un tas ir tas, kas mums arī palīdzēja dzīt uz priekšu un nebaidīties no viņiem. Tā kā ticēt, jā, un doties pretī. Un arī mūsu gadījumā tās ambīcijas bija tik lielas, ka ar šīs dienu zināšanām mēs saprotam, ka tas bija nereāli kaut kādā pārskatāmā nākotnē, sākotnē. Ja, bet tas attīstības ceļš, mācoties, ejot uz to, gūstot to zināšanu bagāžu, beigās ļauj sasniegt to. Tas ir, protams, liels gandarījums. Jā. Tā kā noticēt pašam sev, un tad arī viss notiks. Jā. Nu, paldies tev par interviju. Paldies, ka tu parādīji mums te visu, kas te notiek. Tagad mēs arī procesā zinām, kas viss notiek un kā tas notiek. Jā, es tev tikai novēlu veiksmi, visu labāko, lai viss piepildās un vēl lielāki sapņi, vēl lielāki piepildījumi, lai tev ir. Paldies tev! Un paldies tev par iespēju, un mūsu uzņēmums visu vārdā novēl tev tieši to pašu, lai izdodas iet uz priekšu ar savu sporta klubu, lai izdodas attīstīties un darīt bērnus un pieaugušos priecīgus, veselus. Jā. Paldies tev! Paldies!